Nu jau uz telefonu nofilmējis, jau zinu, kas tas ir. Dziļi bija. Ai, šitās atradums. Katra kara racējas sapnis. Labi, ka es viņu neesmu lāpis samaucis. Šitas ir tas esasiešu gredzens. Ja tur jau būs numurs iekšā, tā viņš ir riktīgs. Šitī ceļš. Es ceļu malā es uz to lauku. Tad mutē viņam kaut kas maizīt. Nav pušu bijis. Redz, ka viņš ir pielabots pie pirksta. Bijis pārplīsis. Nu, varbūt, ka pēc kara no kādi nolasīts nost. Tas ir labs. Nu, tu visu dienu staigāji, kaut kāds čauls mugursomu pielasījis pusīti te. Domāju, kaut kā sāk piegriezties. Nu, kā visu dienu, pēcpusdienu. Visu dienu nesanāk tagad. Lietas vēl tur līvē pa vidu. Fantastisks atradums. Fantastisks atradums tas. Mašīnā ūdens. Vēl nomazgāt. Vairāk jau tur nekas nebūs. Tāda. Un tas ir nosviests. Tas ir kara laikā nosviests. Kas nesaprotams, ka viņš ir pušu bijis. Viņš pielocīts. Jā. Bija redzējis, ka Džeka atrod, protams. Ka pats atradīšu. Necerē. Nu viss. Uznāc lietas. Pērkons rībināja. Redz, ka tie gurķi. Izsprāguši ārā. Ziedi košie. Vai? Tas pats, ko es te filmēju vienreiz jau. Bet, nu, mašīna tai pašā vietā rāka mazliet citā. Riktīgi mauc. Bet, nu, es izpētīšu, es lasīšu par šitiem gredzeniem. Oriģinālos it kā izņēmu tur no apgrozības, lika nodot, ja, tur kaut kādā gadā. Nu, tur interesanti ir, ja. Bet daļu tur nenodeva, daļu tur uztaisīja paši. Tur tā vēsture par šitiem gredzeniem diezgan interesanti ir. Nu, jāpagatavojās. Šorts gan jau būs ātrāk, tur nekas nav jāgatavojas, mūziku uzliek un uz priekšu. Nu, tās straciens nav pat ko parādīt, izņemot šito te brīnumu. Nu, ko mēģināsim mazliet apskatīt, kas tad ir par gredzeniem. Jā, noskaidrots, nu, nācās daudz, es nezinu, cik es viņus 100 tos gredzenus es apstījies. Jā, un nu, atrada, jā, ir bijis kara laikā. Es pieļauju pat pirms kara, jā, šis gredzens tāds taisīts. Viņam dažādi nosaukumi, jā, viens no nosaukumiem ir nāves galva ar čūskām, jā, nu, ir arī kā tiem gredzeniem deva. Tas jau bija 30. gados, jā, kad deva katram tam modelim populārākiem tos nosaukums, jā, un šīs saucās Valhalla, jā, tās čūskas ir mazliet līdzīgs, tas partizāņu apkarošanas gredzens, jā, nu tur nav divas tās čūskas kā šeit uz leju, te un vienai tā mute vaļā, jā, te tā uz augšu. Es mēģināšu pie viss tā teksta augšā, nu, jums tas būs ekrānā pielikt fototēls, lai nav tāda tukša stāstījums tas. Ko vajadzētu, varbūt mazliet to teoriju, ja, tie gredzeni iedalās. Nu, es varētu teikt, ka ir 4 tās
un kārtas vai vērtības. Ja? Nu, pirmie ir tie, ko visi ir dzirdējuši, bet reti, kurš ir rokās turējis. Ja? Tikai bildītais var redzēt. Ir tie es goda gredzeni. Ja? Goda gredzens, kā saka, pieņēma, ja? Ka vajag 1937. gadā, ja? SS vadītājs Heinrichs Himmlers, ja, un par tiem tieši ir dzirdējuši, ja, visvairāk, ja. Tiem bija iekšā gravējums, ja, un bija datums, kad tika piešķirts, ja, šis goda gredzens. Nu, tas bija ļoti prestižs, ja, teiksim, esesiešiem. Tur bija Himmlera paraksts iekšā, ja, un viņu uzvārds, ja. Nu, tie goda gredzeni īstenībā ir izsniegti 14,500. Ja, nu, sīkāk tur nekavēšos, ja, tur agrāk bija dažādi datumi, beigās bija 4 tikai, ja, tur Hitlera dzimšanas diena, tur vēl kaut kādi. Ja. Nu, tas, teiksim, kam interesē, varat pastudēt. Bet pats princips, ja, teiksim, tos, kurus izsniedz no šiem 14,500, tad ja karavīrs krita kaujā, ja, tad viņi bija jāatgriež, ja, garīgajā centrā Vevelsbergas pilī. Ja, un atgriezt ir aptuveni 9,200, ja, tie goda gredzeni. Nu, tad, kad 45. gada martā tā pils tika no sabiedrotajiem ieņemta. Jā, pirms tam šie gredzeni, kas bija atgriezt, viņus pēc teiktā, jā, tas ir, viņus iemūrēja klintī, jā, un uzlika sprādziena aizsardzību, bet tā arī viņi nav atrast, jā, jo pilī atrada aptuveni 200, jā, tos gredzens. Nu, un daļa ir, kā jau karā, jā, un cilvēks iet bojā, ja, sadalās frakcijās, ja, nu, daļa ir zuduši, ja, nu, tā daļa ir tā potenciālā, ko var it kā atrast, ja, ar gravējumu iekšā. Viena daļa ir, atkal es biju tādā formā, kur no visas pasaules sūta tos gredzenus uz identifikāciju. Lasīju viena daļa, kas padevās gūstā, ja, no šiem goda gredzenu nēsātājiem. Nu, loģiski viņam pirkstā bija tas gredzens, ja, ja viņš bija dzīvs, ja, kā viņš gūstā padosies. Nu, tie vēl ir saglabājušies. Principā ir tāds aplēses, ja, kad ar gravējumu iekšā, kur ir Himmlera paraksts un nēsātāju uzvārds aptuveni 3000 gabalu, ja? 9200 atgriezti, 3000 ir apzināti, ja? Nu, tie 9200 viņi ir zuduši, ja? Nu, tad pazaudēti kaut kādi, tur vēl pāris tūkstoši gan jau ir kaut kur. Tas būtu tas kā saka, treknais gals, ja? Pats Himmlers arī nēsāja nāves gals gredzenu, ja, un kā es šim teicu, ja šis saucās Valhalla, ja, tad viņam bija gredzens Vilkacis, ja, tikai vācu nosaukums, es latvis sāku kāds, ja. Tur bija mazliet savādāks, tur ar kauliem, es to bildīt pielikšu, bet arī tur tā čūska tur, ja, un tie dārgākās versijas, ja, tur acīs bija tie rubīni, ja, nu šeit, teiksim, ja mēs apstamies, ja, nāves galvu, nav rubīni viņiem, ja. Nu, tas bija fotogrāfijas pāris saglabājušās, es gan nevarēju tur apvilkts ir, bet tur nevar saprast to gredzenu. Nu, jātic tie, kas to publicē, ja, es dažādos avotos to es atradzu, ja, kad cilvēki zina, ko dara, ja viņi tādi nopietni tie avoti. Nu, tā bija tā augstākā
klase, ja. Otrā klase bija, ko taisīja juvelieru izgatavotāji fabrikas vai uzņēmumi, ja. Tie bija, arī ļoti kvalitatīvi izgatavoti, ja. Starp citu, tas, kas ir Himleram gredzens, arī to ir taisījusi fabrika, ja, to vilkaču gredzenu. Tiem iekšā būs provis, ja, un nosaukumu, un viņi tādi ir bagātāki. Ja, šeit jums jāsaprot, teiksim, kas ir pirmais noteikums, kā atšķirt viltotos gredzenus no īstajiem. Vācieši gredzens presēji, ja, tie nav lietie, ja jūs sastopat, ja, kur jūs redzat lējuma pēdas, ja, tālāk var nepētīt. Jo viltot šos gredzenus sāk uzreiz pēc kara, ja, 50. gadu viltojumi jau ir, un kā es te smējos, ja, no 100 gredzeniem tur pilnīgi iespējams, ka tur oriģināli ir kaut kādi 2, ja, varbūt 3, ja, bet tā ir atkal vesela māksla, viņas atpazīt un pētīt, ja, es savēju arī tur zem lupas un visādi pētīju, ja. Man vienkāršāk, ja, teiksim, šīs gredzens ir atrasts, ja, un ja mazliet runāju par to vietu. Tas ir, kas skatījās man iepriekšējo garo video, kur atrada to pretanku ilgabalu čaulu, ja, kur šos ilgabalus izmantoja arī komunikācija graušanā, kā es saku, ja, un Kaunā Lielgabalu čaula ielējā bija mājela, ja, kas pēc kara vairāk neparādās, ja, viena ēka, ja, un tur bija tas gredzens, ja, kaujas tur otrā Kurzemes kauja gājas, ja, tur asiņains, tajās kartēs, kur rāda 47. un 63. gada kartēs, kur rāda tās padomju karbīru, tās, kā Krievs saka, bratskāja Magijo, ja, tie tur viens pie otra, ja, tur paspiedās burtiski nolikt 1000 cilvēkus, ja, padomu armija, paspiedās uz priekšu burtiski tur kaut kāds pāris kilometrus. Tas ir tur atrasts, ja. Tādēļ mans ir, teiksim, tāds, versija, ja, ka šitas čels, vai viņš pirms nāves viņu nosvieda tur, ja, jo tur taisnā tēmējumā varēja to ilgabalu, to būdu arī nograut, ja, vai čels aizlidoja, ja, dažādos virzienos, ja, un gredzens noripoja. Sāk stāstīt, kas tā otrā kategorija. Otrā kategorija tiem, teiksim, labāk uztaisītie, ja, ko es domāju, ka šis varētu būt, ja, teiksim, iekšējais provs neatrada, bet ko es redzēju pāris gredzeniem, ja, te bija tas 800 vai tā kā uz dzelzs krustiem, ja, viņš tik vārgs jūs tā sadats, ja, tas tā provi, ja, ka viņi pilnīgi varēja nobersties. Jo šiem gredzenam ir atrada arī, cik viņam jāsver, ja, 8 gramu viņam jāsver, ja, un daudz tādas precīzas informācijas, ja, un pieaugšu bildi. Šeit ir ļoti daudz detaļas, ja, uztaisīt tādu presformu, ir diezgan jāieguldās, ja. Trešā daļa ir tie, viņus gredzenu kolekcionāri sauc Kantinenring, ja. Tie, teiksim, mēģināšu pielikt atkal bildīt, ja, ko, teiksim, pārdeva, tāpēc viņi tā sauc, ja, kā saka, dienas ēdnīcā, ja, varēja pat 3 markām nopirkt sudraba gredzenu, ja, un ar patriotisku kaut kādu motīvu. Tā, teiksim, nākošā, ja, tie tieši tā trešais plaukts, ja, no augšas, tas varētu būt tie Kantinenring, bet viņi parasti ir, kā es lasīju, ja, viņi nav, it kā piedāvā arī sudrabu, bet bieži ir no alpaka un no bronzas un no alumīnija pat, ja, jo viņi vienkāršāk, ja, viņiem detaļas būs mazāk. 4. ja, un beidzamā ir to, ko ierakumā tur tais, ja es pāris esmu atradis, un tos bieži ar acēju atrod, ja, tie ir tādi no čaulām sataisīti. Ko, teiksim,
kādēļ šis ir SS gredzens. Jā, ar gredzeniem katrai karaspēka daļai pat, bija Wehrmachta gredzeni, jā, tie mazliet savādāk, jā. Bija zemūdeņu veču gredzeni, bija Luftwaffe, jā, bija partizāņu apkarotāju gredzens, kuram bija priekšā tā partizāņu apkarotāju nozīme, jā. Viņi ir visdažādākie un katrai šķirai viņi principā ir. Ja, es ielikšu atkal augšā tādu pāris attēlus. Ja, tur var redzēt, tur arī Latvijas leģionāri kaut kādu gredzenu 2 vai 3 tipi. Ja. Šo ar nāvus galvu varēja nēsāt tikai esesieši. Gan jau varēja nēsāt kāds, ja, bet teiksim, to neviens nesaprastu. Ja, teiksim, ja tu esi citā, ja tu, teiksim, Wehrmachta vecis, ja, tad šitas parasti nebija pirkstā. Cik šādi tipi gredzeni varētu būt? Ja, visos avotos saka, ka viņas varēja iegādāties SS karavīri, arī nebija obligāti. Ja. Goda gredzens to piešķīra, ja, šo varēja nopirkt. Ja. 38 Waffen SS divīzijas, ja paņemam vidēji tur kaut kā 10 000, un tām pirmajām tur Das Reich un Leibstandarti tur lielāks skaits dienē, ja. Bet vidēji 10, ja, tas ir 400 000 cilvēki, ja. Waffen SS karaspēkā bija, nerunājot, ka viens nogalināja, citi bija vietā iesaukt, ja. Tas ir nenormāli liels skaits, ja. Tādēļ teorētiski, ja, gredzeni varēja būt pieprasīti, ja, un gan jau viņi sataisīti padaudz. Cik mēs varam atrast, ja, šeit man čalis atsūtīja, ja, viņš ir atradis tieši tādu, kas bija tas vilkača gredzens, ja, var atrast, ja, pēc kara gan jau karam beidzoties kaut kur bija nomesti, kauja laukos kaut kas bija, parasti viņas biežāk atrod Krievijas frontē, ja, Latvijā viņas atrod salīdzinoši reti. Bet, kā redzat, ja, tas nav bezcerīgi, ja. Man pirmais ir šāda tipa gredzens, ja, es esmu tos frontinieku tikai atradis. Ja, kā redzat, es domāju, ka tas ir pušu bijis, ja, bet arī apstījos oriģinālie gredzeni, viņas ar tā taisīja. Ja, viņas izgatavoja un tad pēc tam pielocīja pie pirksta. Ja. Tas nav viņš bojāts, viņš ir vienkārši cilvēkam tas pirksts tāds bijis. Ja pāriet atkal mazliet haotiski stāstu par tematiku, ja, Valhalla, ja, tas tie, kas mazliet par vikingiem interesējās, ja, Valhalla, tas ir, kur karotājs cīņas laikā nonāk, ja, gredzens diezgan apdils, ja, tātad tas čalis ir aktīvi karojis visu kara laiku, ja. Tajā vietā kaujas notika 47. gada oktobra beigās, ja. Un tā tad bijis idejiskais čalis, jo mēs nenēsājam gredzens, ja, teiksim, tos, kas mums pēc mūsu mentālās, teiksim, tās saprašanas nedara, ja. Ja cilvēks izvēlās modeli Valhalla, ja, tā tad viņš orientējās, ka viņš sitīsies līdz pēdējām, ja, un nepadosies, ja. Godīgi sakot, cik es lasu pa tām, ja, kas pie mums te ir bijis. Nordlands, ja, 41. gadā gāja Totenhops cauri, ja. Viņi nepadevās, ja, tā kā pat Totenhofu es lasīju, tāpēc, ka nāvs gāva, ja, bet tas nav Totenhofa gredzens, tas ir Valhalla modelis. Totenhops padevās amerikāņiem, amerikāņi viņus izdeva padomēm, ja, tur 1000 vīri padevās beigās, ja. Austrijā. Ja, tie bija idejiskie pretinieki. Ja. Šī gredzena
nēsātājs, ja viņš tādu modeli nēsāja, viņš bija absolūti ideiski bezbailīgs, ja, čaus, viņš uzskatīja, ka viņš arī nomirst, tad viņš tiks Valhallā. Nu, protams, tas ir tikai minējums, ja. Nu, ko es varu aicināt, ja, teiksim, ja, kā vienmēr komentēt to, bet ja jūs kaut ko apgalvojat kategoriski, ja, tad lūdzu ar faktiem vai saiti dodiet kādi, ja, šitie komentāri. Tas tā nav, es to zinu, ja. Nu, tāda muļķa runāšana, ja. Kā saka, sastapos jau ar to. Netērējiet, ja, savu laiku, ja. Bet ja tik tiešām varat kaut ko uzlabot, ja, un pastāstīt sīkāk, ja, laipni lūgt, ja, komentēt un, jo es sev nepozicionēju kā kara artefaktu pazinēju. Un, godīgi sakot, kad es pētīju šitos gredzenus, ja, ļoti daudzi tie saucamie fake, ja, un tur tik tiešām jābūt dziļām zināšanām. Nu, man ir diezgan mierīgi sajūta, ja, jo es pats esmu izracis to gredzenu, jo jūs redzat, ja, tie melnie, kas ir tie tādi, tie rodās, kad sudrabs ilgi atrodas zemē, ja. To, ko es jums te rādu. Tās monētas, tie divlatnieki, kas bija melni, ja, nu šitas arī tur ir nogāzi, ja. Ja, un tā kā pats izracis, ja, un es redzu, ka tik tiešām tāda bija, ja, man absolūti nemāc šaubas par autentiskumu. Ja, tādēļ tas nav apspriežams ir pārējais. Nu ko, tas varbūt bija, kā es vienmēr saku, ja, varbūt nebija tāds skaidri, ja, zin, tāds apstāsts, ja, bet nu, šī informācija mazums arī kādam noder. Ja, jūs vēlaties padalīties, tur ir e-pasts, ja, pie kanāla, ja, atsūtiet kādas bildes, mēģināsim tikt skaidrībā, ja, lai mums te nav publiski jāņemās. Bet, nu, manā skatījumā rets un no vēstures viedokļa viņš ir nu, īsten vērtīgs atradums. Ja. Tā ir tomēr mūsu vēsture. Ja, un šādu gredzenu atrast vienmēr ir prieks. Kā saka, PS postscriptum, ja, gribu pateikties Alvim, ja, kas krāja vēstures artefaktus, ja, par sniegto informāciju un Mārtiņam, kas atsūtīja sev arī atrast to gredzenu. Ja. Tādēļ paldies jums, kungi, ja, par kontenta veidošanā sniegto palīdzību.